Nu ko, sveiciens visiem jaunajā video. Šoreiz tāda lokācija neierasta. Atrodos pašlaik Latvijā. Pareizāk sakot, Latvijas mežos atbraucām pēc kravas. Paņēma manas tantes vīrs līdzi reisā. Viņš brauc uz mežniekiem pa Latviju. Uz Eiropu tālāk nekad nebrauc, tīri pa Latviju. Un tad paņēma mani reisā. Es ilgi prasījos un beidzot tas notika. Paņēma mani līdzi un es dabūju izbraukt ar Eiropas fūri. Es vienkārši esmu stāvā sajūsmā. Man liekas, maniem priekiem šodien nebūs gala. Es ļoti sen jau gribēju ar Eiropas fūri pabraukt. Man Eiropas fūris ļoti patīk. Es pat teikšu, noteikti labāk nekā mūsu amerikāņu. Tad, beidzot es tiku pabraukt. Sajūtas ir vienkārši vienreizējais. Es joprojām nespēju nobrīnties par to, cik mīksti šī mašīna ripo. Mēs braucām pa zemes ceļiem, kā jau paši saprotiet, kad uz mežu brauc pēc malkas asfalta, to nekāda nebūs zemes ceļi. Es vienkārši esmu šokā par to, cik mīksti šī mašīna iet salīdzinājumā ar manu traktoru. Es viņu droši varu tā nosaukt, laikam tagad, jo es braucu pa pilsētu un mazākās bedrītes viss jūtas. Šeit mēs braucām pa šādiem zemes ceļiem. Un es vienkārši nekā nejūtu. Tā sajūta bija, ka es pa perfektu šoseju kaut kur braucu. Kabīne, jā, daudz mazāka, protams, nekā mana salīdzinoši viss, teiksim, kur gultas un viss, jā, man tur skapis un mikroļņu krāsnes vēl šeit kaut kā tāda nav, bet es man liekas, viņu paņemtu divreiz nedomājot un samainītu pret manējo. Ja vēl man iedotu, šis pat nav pats jaunākais Volvo, ja? Ir, es domāju, noteikti arī kaut kādas labākas mašīnas, tāpat ir Scania, ja, kas man ļoti iet pie sirds personīgi. Bet man liekas, jebkādu, kuru man dotu no Eiropas fūrām, es samainītu pret savējo. Otra lieta, ko es ievēroju, ir tas, ka es sēžu daudz augstāk. Es atrodos daudz augstāk nekā, kad es sēžu savā fūrē. Tiešām tu tā jūties pāri visiem, uz visiem no augšas skaties, teiksim tā. Bet superīga sajūta, vienkārši baigi feini. Pie visa pierast un šis viss priekšā, kur spidometrs un visi tie te ir, kā saka, rādītāji daudz digitālāks nekā mums. Daudz vairāk podziņas, visādas. Cik ir tas no manis iekās? Jā, ļoti feini. Es nevarēju, kad iekāpu, es nevarēju pirmkārt saprast, kur ir tas D burtiņš, lai pārslēgtu. Bet tas struns ļoti interesanti man likās rokas bremze. Mums ir tie divi, kas izvelkas ārā, gan viena bremze ir piekabē, otra ir, pareizāk sakot, viena ir piekabē, un otra ir, kā lai pareizi pasaka, mašīnai, bobikam tā saucamiem, kā mēs saucam. Šeit, kā mašīnai vienkārši čik, un viss. Volvo viņiem šeit atslēga ir šajā pusē, mums atrodas šeit atslēga. Tas tur tāds maziņš sīkumiņš. Volvo durvis, salīdzinām ar mūsējām, arī savādāk, daudz savādāk veras. Šis viss ir savādāks. Jā, šis ir noteikti daudz savādāks nekā mums. Man vēl jāpierod, kā pareizi šajā mašīnā iekāpt, jo es otrais kāpjot gandrīz nokritu lejā. Bet tas man liekas no sajūsmas, no maniem priekiem tiešām. Tāds kā maziņš, bet man ļoti liels prieks. Un kā fūru entuziastam. ļoti feini. Es gribēju un tiešām beidzot man sapnis piepildījās. Es saprotu, šeit viņiem tas tahogrāfs ir. Bet šeit rācija. Man rācija arī daudz lielāka, bišķi tāda nopietnāka. Skapīši, īsē to visu. Es domāju, kas ar Eiropas fūrām brauc zina, kas kur atrodas. Jā, vietas ir mazāka, bet, kā es teicu, man ļoti patīk, ļoti feini. Es brauktu, ja man tikai dotu. Es godīgi pat nebūtu pret absolūti tādu ideju pāriet uz Eiropu strādāt. Ja, feini. Forši.
skaties tagad, kā tu griezīsi, redzi, skaties piekabē, kā iet tev aizmūs. Neliek pat šitādu. Redzi, viņa aizmūs. Viņa baigi smuki tev aizgāja. Aizmugurē tev iet. Čūt lielāku līkumu jāņem, tāpēc, ka aizmugurē stils. Lai neiet grāvi. Tā. Ko, sakrausimies mēs šeit, čupu, kas atrodas blakus. Tad pabrauksim mazliet uz priekšu, tad tālāk vēl būs ko sakraut. Un tad, es godīgi sakot, pat nezinu, kas mums tālāk plānos arī, bet brauksim kaut kur tālāk pa Latviju. Baigi feini, man ļoti tiešām liela sajūsma. Gribās braukt un gribās tiešām šodien, teiksim, pastrādāt, bet, nu, es nezinu, kā es pastrādāšu, es mums blakus pasādāt, kamēr brauksim. Un tiešām redzēt, kā tas viss notiek šeit pa Eiropu, kā tā mašīna iet un tā tālāk. Ļoti feini, ļoti feini. Man tiešām šodien vienkārši es sajūsmojos par šodienu forši. Beidzot piepildījās man sapnis pabraukt ar Eiropas fūri. Kaut kad varbūt nekur tālu, bet vismaz tepat, bet tāpat tiešām ir ļoti, ļoti forši sajūtas. Tādu Agnese vilks kravu. Dārza finieri, uzkrāvāmies, tagad Agnese vedīs kravu nodot. Šitā notiek visi darbi. Redziet, braucam, kustamies, kur Agnese pie ruļļiem. Lai jūs noticētu, ka viņa brauc, tomēr nevis. Nē, mīksti vienkārši iet super. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Seamos más que amigos. Seamos más que amigos. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos.